Labvakar, godājamie skatītāji! Kārlis Streips no Latvijas Lauksaimniecības universitātes Jelgavā ar raidījumu Novadi izvēle. Šovakar mēs veltīsim visu raidījumu vienai ļoti lielai un pietiekami sarežģītai pašvaldībai, proti Jūrmalai. Jūrmala, kā jūs zināt, pēdējo 4 gadu laikā ir izgājusi visādas pārmaiņas, tai skaitā šajā laikā tur ir bijuši veseli 4 pilsētas mēri. Pa brīdim kaut kas kādam nepatīk, viens mērs tiek gāsts, nākamais mērs nāk vietā, iedzīvotāji sūdzās, ka tas nozīmē, ka nesot kontinuitātes vai secības tajā, kas tur notiek. Ar mani kopā šovakar ir 6 kandidāti no 6 no 16 sarakstiem, kas Jūrmalā kandidēs uz 15 vietām domē. Pirmais ir pašreizējais, vai tā teikt, šīs nedēļas mērs Juris Visockis no Vienotības. Labvakar! Labvakar! No reģiona alianses Māris Dzenītis. Labvakar! Un jūs pat labāk esat no Jūrmala mūsu mājas šajā sasaukumā. Jā. No Jaunas partijas uz priekšu Latvija Gints Sūna. Labvakar! No Reforma partijas Silvija Vīksniņa. Labvakar! No Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNNK deputāts Aigars Tampe. Labvakar! Un no Jūrmala mūsu mājas domas deputāts Raimonds Munkevits. Labvakar! Labvakar jums visiem! Mēs sāksim, kā katrā raidījumā, katram no jums es došu 3 minūtes precīzi. Gongs atskanēs pēc 3 minūtēm pateikt visu, ko jūs vēlaties teikt jūsu vēlētājiem. Sāksim, Visocka kungs, ar jums. Lūdzu. Labvakar, cienījamie vēlētāji. Ko varētu pateikt 3 minūtēs tādu labu, vai kuru varētu arī atcerēties? Visādā gadījumā es mēģināšu novēlēt visiem mums, arī blakus sēdošiem, lai mums veicās, lai mūsu Jūrmala vienreiz, varbūt šoreiz, taptu par nopietnu pilsētu ar nopietnu domi un ar nopietniem uzdevumiem un nopietniem panākumiem. Vai tas mums izdosies? Protams, ka tas viss atkarīgs no vēlētājiem un tikai no viņiem. Es domāju, ka mēs pietiekoši esam spēlējušies Jūrmalas pilsētā, spēlējuši visādas labas spēles, sliktas spēles, paslēpes un visādas, kādas varētu būt. Rezultātu mēs šodien redzam. Pat līdz šitā sasaukuma beigām gandrīz, ka var iznākt, ka vēl 5. mērs var gadīties. Tas arī varētu gadīties. Humors tas nav humors, tieši tā Jūrmalā tas ir. Un no tā cieši iedzīvotāji, no tā cieši visi pārējie cilvēki, kas Jūrmalā atpūšās varbūt un tā tālāk. Kaut es neteikšu, ka Jūrmalā krīze vai kaut kas tam līdzīgs. Dzīve rit uz priekšu neatkarīgi no mūsu šitām spēlītēm, kuras teicu, kas notiek Jūrmalā, domē. Dzīve neapstājas un cilvēki strādā, mīlē, cer un gūst panākumus. Es domāju, ka es visu pateicu. Paldies. Arī Dzenīškungs ir pat labāk domas deputāts. Lūdzu. Jā, labvakar, jūrmalnieki. Jāteic, ka Jūrmalas doma tiešām atšķirās no citām domēm ar to, ka mums bieži mainās domas priekšsēdētāji. Bet viena lieta ir tā, ka domas priekšsēdētājs jau nav tieši ievēlēts no vēlētājiem kā mērs. To ievēl deputāti no savu vidus kā komandas kapteini. Un tāpēc es domāju, ka jūrmalniekiem nevajag gaidīt kaut ko īpašu no katra nākamā sasaukuma, jo ir tāds teiciens, ka gaidīt laimes lāci, tādu brīnumu, kas visu atrisinās vienā mirklī. Bet, diemžēl, mums šie laimes lāči pēc vēlēšanām allaži likuši vilties, jo kas apgāž podu, kas izēda medu, kas izbradā zemens, kas dažlaps pat arī aiz restiem tiek. Bet jūrmalniekiem tomēr laime savu jākaļ tādā ilgā, nopietnā tādā darbā. Un mums deputātiem ir jācīnās par samaksājumiem nekustamā īpašuma nodokļiem, par samērīgiem komunāliem rēķiniem, par sakārtotu pludmali ar izveidotu infrastruktūru, ar pastaigu promenādu, kuru varētu apvienot kopā ar kāpu tādu aizsargu sienu, kas noturētu pret eroziju.
Tāpat arī jācīnās par to, lai mūsu bērni skolēni mācītos Jūrmalas skolās, nevis braukt uz Rīgu. Tāpat arī mūsu iedzīvotāji, lai strādātu blakus mājām. Un tam ir nepieciešams attīstīt tieši kurortu atdzīvināt, kāds tas varbūt ir bijis un vēl labāks atbilstoši mūsu gadsimtam. Un ir arī daudz citas lietas. Tāpat mums ir osta, Lielupas osta, kas ir jāattīsta. Pat varbūt tā kā Nacionālā attīstības plānā nelabprāt iekļauj veselības turismu un pakalpojumu, bet visu tā kā uz ražošanu, un Jūrmalā tas ražošana nebūs. Tad Jūrmalā attiecīgi būtu jāizveido un jācīnās par to, lai izveidotu speciālo ekonomisko zonu. Un jūrmalnieki jau manis zina, un zina, kā es daru, kā es cīnos par visu, un ka es varu. Un es domāju, ka ne tikai es varu to darīt tikai komandā ar tiem deputātiem, kas būs ievēlēti, un arī komandā no savas partijas, no reģiona alianses, kas ir gatava apvienot visā Latvijā tieši par reģioniem. Paldies. No Uz priekšu Latvijas Sunas kungs, lūdzu. Man ir ļoti liels gods būt šādā kompānijā. Šķiet, ka es laikam esmu jaunākais, varbūt pat neatpazīstamākais šādā sabiedrībā, un man ir prieks būt. Un es domāju, ka paudžu nomaiņai arī politikā jābūt ir. Mēs varam pavērot arī mūsu partijas sarakstu. Mums lielākoties visi ir jauni cilvēki, ar politiku iepriekš nesaistīti cilvēki, kā arī gan esošie, gan agrāk bijuši deputāti. Un ko es varētu pateikt pavisam īsi? Es domāju, ka vajadzētu pirmā lieta sākt no vienkāršā un pēc tam uz sarežģīto. Jūrmalai noteikti vajadzētu vispirms savest kārtībā tās lietas, kas varētu kalpot par magnētu, lai brauktu viesi, turisti. Tā ir pludmale, tās ir toalets, Lielupas labiekārtošana. Tās ir tās lietas, par ko mēs visu laiku runājam, bet kur ir tikai iesākti darbi, kas nav pabeigti. Jo īpaši akcentu uz toaletēm. Tad kā otru lietu es gribētu minēt neticību politiķiem. Tas ir valstisks jautājums, bet tajā pašā laikā arī jo īpaši aktuāls Jūrmalā, kur, diemžēl, visus iepriekšējos gadus tā ticība ir bijusi tāda stipra apšaubām, un politiķiem vajadzētu un tiem cilvēkiem, kas iet iekšā, vajadzētu radīt, atjaunot to ticību. Kā to izdarīt? Droši vien tikai ar darbiem. Un pie šī paša es teiktu, ka vajadzētu celt pašapziņu gan jūrmalniekiem, gan visai Latvijai. Un Jūrmala, jo īpaši kā izstiepta pilsēta bez viena konkrēta centra, to ir diezgan pagrūti izdarīt, saliedēt spēkus, saliedēt sabiedrību un Jūrmala ar tik dažādiem iedzīvotājiem, kur viens dzīvo vienā galā, otrs otrā, un viens otru īsti nesaprot un nejūtās bieži vien piederīgs pilsētai. Es domāju, ka sāksim ar lepnumu, arī ar lepnumu un to, kad jūrmalnieki mīlētu savu pilsētu vairāk. Es domāju, tajā pašā Latvijā un ir pilsētas, kas ļoti labi strādā ar savu pilsētas tēlu un arī iedzīvotāji ir lepni. Piemēram, tā pati Ventspils. Man patīk, kā tiek veidots Ventspils tēls. Es domāju, arī iedzīvotāji paši jūtās lepni. Un tas, kad Ventspilī pilsēta ir sakārtot un ka iedzīvotāji paši vairāk kopj savu piemājas teritoriju, gar ielām, gar ceļiem, tur nav pieļaujama netīrība. Paldies. Vīksniņa kundze, lūdzu. Labvakar, mīļie jūrmalnieki. Mēs Reforma partija esam jaunpienācēji politikā, vietējā politikā. Tomēr starp man klāt blakus esošajiem kungiem, smagsvariem politikā, es jūtos pavisam labi, jo nāku pie jums ar misijas apziņu.
Un varētu sākt ļoti vienkārši 3 lietas, kuras mēs gribētu paveikt. Novērst korupciju, pirmā lieta. Otrā lieta – novērst korupciju. Un trešā – novērst korupciju. Jo tā ir lieta, kas traucē pilsētai attīstīties, kas kropļo ekonomiku, kas atbaida investorus un nodara ļoti lielu kaitējumu ne tikai morālai, bet mūsu ekonomiskai attīstībai. Tomēr gribu ķerties arī pie konkrētām lietām ar mūsu programmu. Jūs variet visi iepazīties mūsu mājaslapā, bet mēs viņu reducējām uz 10 idejām Jūrmalai, kuras es gribētu jums nolasīt. Pirmā ideja – komunālie maksājumi, kas neizģērbj. Mēs centīsimies visos veidos veicināt sabiedrisko pakalpojumu izmaksu samazināšanos. Otra ideja ir pašvaldība brīva no korupcijas, ko es jau minēju, jo mūsu pilsētas pārvaldē nav vietas šeftmaņiem. Svarīgos amatos mēs gribētu ievēlēt cilvēkus tikai atklāt konkursu kārtībā. Un kopā ar nevalstiskajām organizācijām un citiem sociālajiem partneriem izveidot sadarbības padomi, kas uzrauga publiskos iepirkumu procesus, izvērtē sabiedrisko labumu no investīciju projektiem un tikai tad dod viņiem zaļo gaismu. Deputātiem jābūt politikas veidotājiem un ideju ģeneratoriem, nevis piedēklim ierēģņu aparātam. Mums ir jāražo idejas, nevis papīrus. Trešā mūsu ideja – Jūrmalai vajadzīgs savs tiesības sargs. Mēs gribētu ieviest šo jēdzienu, un šis tiesības sargs uzraudzīt, lai lēmumi neaizskart jūrmalnieku intereses, savukārt, lai vērtīgi projekti netiktu mākslīgi bremzēti. Mēs, protams, iestātos arī par to, lai pie personiskās atbildības tiktu saukti vainīgie pret tiesisku lēmumu pieņemšanā, un sabiedrībai nodarītais kaitējums tiktu atlīdzināts. Līdz šim tas netika darīts. 4. punkts – jūrmalniekam jābūt lēmumu patiesām labuma guvējam, jo visiem lēmumiem jākalpo pilsētnieku, nevis atsevišķu grupējumu interesēs. 5. punkts – visu uzmanību mēs gribētu veltīt investīciju piesaistei, jo mums ir jāmaina attīstības vektors no daudz dzīvokļu namu celtniecības uz kurorta un sabiedrisko objektu attīstību un uzņēmēju darbību veicināšanu. 6. Mēs iestājamies par līdzsvarotu attīstību visiem rajoniem, jo nevar būt tā, ka ir centrs un ir atpalikušas nomalas. Paldies. Žēl tikai cauri sešiem, bet mums ir vesels rādījums. Tampis kungs, lūdzu. Labvakar, cienījamie jūrmalnieki, cienījamie televīzijas skatītāji. Nacionālā apvienība Visu Latvijai Tēvzeme brīvībai LNNK Jūrmalā ir strādājusi cītīgi, saliedētā komandā, lai domātu par to, ko mēs varētu piedāvāt jūrmalniekiem tuvākajos gados pēc iekļūšanas Jūrmalas pilsētas domē. Mūsu mērķis, cienījamie jūrmalnieki, ir uzlabot jūrmalnieku dzīves kvalitāti latviskā Jūrmalā. Mūsu 3 prioritātes ir nacionālo vērtību saglabāšana un nostiprināšana, ekonomisko aktivitāšu palielināšana un demografiskās situācijas uzlabošana. Lai realizētu mūsu mērķi, ievērojot noteiktās prioritātes, mēs piedāvājam jums, jūrmalnieki, atbalstīt sekojošus darbus, ko mēs veiksim kopā ar jums. Mēs veiksim kopā ar jūrmalniekiem, kuri ir Jūrmalas patrioti, kuri ir Latvijas patrioti, kuri atzīst Latvijas valsts izveidošanas pamata princips un respektēsim katru nacionālo piederību. Mēs izveidosim ģimenes atbalstu un attīstības centru. Mums ir svarīgi ierīkot ģimenes atpūtas parku arī Kauguros, līdzīgi kā tas ir Dzintaros. Mēs palielināsim finansējumu bērniem un jauniešiem kultūras, sporta un sociālajiem projektiem. Tāpat ir svarīgi palielināt motivāciju mūsu pilsētas pedagogiem, policistiem, kultūras darbiniekiem, tā skaitā bibliotekāriem un muzeja darbiniekiem. Absolūta nepieciešamība ir pēc jaunas bibliotekas izveidošanas Dubultos, kur, kā mēs visi zinām, atrodas tādā koka būdā. Mēs turpināsim strādāt pie
nekustamā īpašuma atlaižu palielināšanas, tās diferencējot par labu sociālā taisnīguma principiem. Tāpatās mēs izveidosim Jūrmalā augstskolu, kur būtu ar turismu mācību programmām un kurā būtu arī šis zinātniski pētnieciskais centrs, kas nodarbotos ar mūsu Jūrmalas kurorta resursu izpēti. Mums ir svarīgi atbalstīt arī mūsu zemesargus, mūsu jaunsargus, gaidas un skautus. Svarīgi ir piemērot nekustamā īpašuma atlaides nevien iedzīvotājiem. Paldies par uzmanību. Munkavits kungs, lūdzu. Jūrmala mūsu mājas ir lokāla patriotiska partija, bez kaut kāda jumta no Rīgas, atšķirībā no lielajām partijām. Un mūsu prioritāte ir pilsētas saimnieciskie jautājumi, tādi kā ielas, siltuma apgāde, ūdens apgāde. Un mēs neesam vairs jauna partija, mēs esam 2 sasaukumus jau bijuši domē, un es varu droši teikt, ka mēs pildām savus solījumus. Mēs pirms iepriekšējām vēlēšanām solījām uzsākt grāvju sakārtošanu, un tagad ir ļoti daudz darba jau izdarīts tieši pilsētas grāvju sakārtošanā. Ir daudz panākts ūdens saimniecības sakārtošanā. Mūsu viena no prioritātēm ir mājokļu jautājums, tas ir pilsētas dzīvokļu būvniecība. Arī šī programma pildās. Ļoti svarīgi mūsu programmas sastāvdaļa ir iekšpagalmu sakārtošana. Ļoti daudz bērnu rotaļu laukumu ir izveidoti un arī šogad tiks izveidoti. Un tāpat arī mūsu solījumos vienmēr bijusi sociālā programma, tāda kā pabalsti politiski represētajām personām, pabalsti jaundzimušajiem, un šie solījumi ir izpildīti. Un mūsu partija vienmēr bijusi ir konkrēti. Tā kā mūsu solījumos arī pirms šīm vēlēšanām ir konkrēti objekti. Tas ir atpūtas parks Kauguros, līdzīgi kā Dzintaru meža parks, pabeigt Dzintaru koncerta zāles rekonstrukciju. Arī to, ko mēs solījām iesākt, to mēs arī iesākām. Pabeigt Ķemeros bērnu dārzu, Slokā uzbūvēt olimpisko centru, sabiedriskais centrs bijušā Valtera ugunsdzēsēju depo vietā, sakārtot Mellužu estrādi, izveidot sabiedrisko centru Dubultu laukumā, pabeigt sporta hāli pie Lielipas vidusskolas un pie valsts ģimnāzijas, uzbūvēt veloceliņu visas pilsētas garumā. Tie ir tie svarīgākie mūsu solījumi, kurus mēs apsolamies nākamajos 4 gados izpildīt. Tā kā mēs esam partija, kas pilda savus solījumus, es mazliet arī gribēju, ja man ir vēl laika, tad mūsu bijušo partijas biedru Dzenīti pakomentēt. Ja viņš teica, ka viņš ir komandas biedrs, tad viņš var strādāt komandā, tad viņš bija tas, kas pameta mūsu partiju jau nākamajā dienā pēc vēlēšanām. Paldies, Munkavits kungs. Kā vienmēr mēs esam sagatavojuši sižetu, kurā Jūrmalas iedzīvotājiem ir šis tas sakāms par to, kas tu īsti notiek. Otra lielākā Latvijas pilsēta Jūrmala vēsturiski izveidojusies apvienojot 12 ciemus un 2 pilsētas. Tās centrs ir Majori, bet lielākā bagātība 25,6 km garā pludmale. Kurortpilsētas statusu Jūrmala ieguva pateicoties Ķemeru sanatorijai, kuri jau 20. gadsimta sākumā bija pazīstama tālu aiz Latvijas robežām. Mūsdienās no senās posmas nav palicis nekas, un vietējie uzskata, ka kādam par to būtu jāatbild. Es skatos, un man šodien šito šausminos. Kāpēc šito? Kāpēc tas viss tik tā šausmīgi nolaists? Kāpēc pie mums tikai politiska atbildība? Par šito te kaut ko vajadzēja iesēd ne tikai pa Ķemeriem, bet pa visu Jūrmalu šito kaut ko vajadzēja.
Līdz ar sanatorijas likvidāciju viens aiz otru durvis aizvēruši arī pakalpojumu sniedzēji, un tagad vietējiem pat pēc pensijas jābrauc uz Sloku vai Kauguriem. Pēdējos gados, kā maz gaismas stariņš Ķemeros, ir uzsāktā bērnu dārza celtniecība un skolas renovācija. Šī sasaukuma laikā Jūrmalā nomainījušies 4 mēri, bet problēmas palikušas tās pašas. Завышено, что все деньги отдадим и все. Нету ничего. Денег, пенсию отдашь за квартиры, и больше нет, нечего. Прожить нечего. No ielas, es zinu, katras kritikas ielas jau, tiešām būtu jāremontē, bet, redziet, naudiņas nav. Biežās priekšsēdētāju maiņas Jūrmalas domē nereti pavada kardināla viedokļu atšķirība. Vēl pagājušā gadā Vietvara lepni ziņoja, ka atjaunotās Latvijas laikā uzbūvēta pirmā dzīvojamā māja, kas krietni samazināja rindu uz pašvaldības piešķirto apdzīvojamo platību. Bet jau šopavasar vēstīts, ka tādas būves kurortu pilsētā ir pilnīgi liekas. No jaunā sasaukuma deputātiem iedzīvotāji gaida politisko mieru, pilsētas attīstību un turisma uzplaukumu. Zviedrijā ir tāda pilsēta Linčpinga, kura atjauno 19. 20. gadsimta sākumu, un Ķemera būtu tā pateicīgākā vieta, kur mēs varētu atjaunot, lūk, tāds, kāds bija 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums, un tad turisti šeit brauktu ļoti daudz. Tā ir interesanta doma, ka vajag atgriezties 120 gadu pagātnē, bet kā jūs visi reaģējat uz to, ko šie ļaudis ir teikuši, jo viņi būtībā jau runāja ar mums? Sāksim šoreiz, Vīksniņa kundze, ar jums un iesim šādi apapli. Jā, absolūti taisnība ir Jūrmalas iedzīvotājiem, ķemerniekiem, jo tas, kas šobrīd vērojams Ķemeros, tā ir katastrofa. Un, manuprāt, tam, kas pieļāva šādu privatizāciju, būtu īstenībā jāatbild, lai gan tas notika 15 gadus atpakaļ. Taču tad, kad Omenāsisa kungs, nezinu, kā pareizi izrunāt, sāka šo būvu atjaunot, 2009. gadā pie varas nāca Raimonds Munkivits. Un bija ieplānots un jau noslēdz līgums par Ķemeru parka atjaunošanu, ja nemaldos, 1 400 000 latu apmērā ar finansējumu no valsts vai Eiropas Savienības. Ko izdarīja Munkivits kungs, kad atnāca pie varas? Lauza šo līgumu. Varbūt viņš varētu pakomentēt, kāpēc tas tā notika. Nebija tāda. Jums nav pareiza informācija. Es varu pakomentēt, kāpēc notika Ķemeras sanatorijas privatizācija. Kā Ķemeras sanatorija galēji nonāca Omenāša īpašumā. 2010. gadā jūsu partijas biedrs Ražuks bija domas priekšsēdētājs uz 3 mēnešiem, un savā pēdējā dienā viņš noslēdza sadarbības līgumu ar Omenāsi, kurā bija 2 teikumi. Jūrmalas pilsēta sadarbojas ar Omenāsi, Ķemeru sadarbojas, tāpēc, ka sadarbojas. Un tas bija tas pēdējais punkts, kas trūka, lai izpildītu privatizācijas noteikumus, lai viņi varētu pabeigt privatizāciju. Un tāpēc tas nonāca. Debatas mēs turpināsim pēc tam. Es gribētu katram būt iespēju vienkārši pakomentēt to, ko mēs redzējām video. Zunas kungs, lūdzu. Ķemeri, es teikšu tā, ir aizmirsti. Ķemeri ir aizmirsti, un tā ir kā viņas Jūrmalas kartē nemaz nebūtu bijis. Un man liekas, ka iedzīvotājiem pilnīgi neinteresē tās intrigas un tā chronoloģija un vēsture, kurš ko ir parakstījis, kā viss ir noticis. Ir noticis tā, kā tas ir noticis, un es nekoncentrētos tikai uz vienu šīs te viesnīcas jautājumu, neveiksmīgo privatizāciju. Es vairāk koncentrētos uz to, ka Ķemeriem vēl joprojām ir ļoti liels potenciāls un vēl joprojām ir iespēja piesaistīt tur jaunas investīcijas, jaunus uzņēmējus, kas būtu gatavi nākt iekšā, būvēt tur viesnīcas, būvēt dziednīcas, medicīnas turismus, par ko mēs visu laiku runājam. Un pašvaldība var savas zemes paredzēt, un tas jau esošajā jaunajā attīstības plānā ir paredzēts vietas, kur varētu būvēt jaunas viesnīcas, gan Ķemeros, gan Jaunķemeros, būvēt jaunas dziednīcas, būtu darbs un izmantotu
tās dabas bagātības un tās zināšanas, kas vēl joprojām ir cilvēkiem. Danīr, pirms jūs atbildat, jūs teicāt, ka Laimes lāči nāk uz Rīgas, uz Jūrmalas domi. Tā kā jūs esat viens no tiem lāčiem, ko jūs esat darījis? Apgāzis podu, apēdis medu vai izbredājis zemeņu lauku? Nē, es esmu no tiem, kas kalis to jūrmalnieku veiksmi. Bet es gribētu oponēt nedaudz Sūnskungam, jo mēs sižetā redzējām pamatā ķemerniekus. Es teiktu, ka ķemerniekiem nav tā, ka viņi pilnībā aizmirsti. No pašvaldības puses šajā sasaukumā tomēr ķemerniekiem, ko pašvaldība varēja izdarīt, ir izdarīts gana daudz, ir nopirkts viņiem pastēka priekš viņiem, ko viņi ļoti vēlējās kā sabiedrisku centru, kas jāturpina un jāizveido kā sabiedrisks centrs. Ir policists, kas viņiem nebija viņa rajonā, sociālais darbinieks, biblioteka, aptieka, kas bija liela problēma, un tagad ir uzsākt bērndārs būvniecība. Tas ir tas, ko pašvaldība spēja darīt, kas attiecās uz tiem objektiem, ko mēs redzējām, tie ir privāti īpašumi. Un, diemžēl, mums nav tās ietekmes uz privāti īpašumiem, un man jāpiekrīt Munkevits kungam, kurš pieminēja mūsu savulaik kolēģa Ražuka kunga parakstīto līgumu ar Omināsis Latviju, kas pielika punktu šīs sanatorijas privatizācijai, līdz ar ko šodien šī sanatorija ir atgūstama tikai maksājot par to naudu. Lai gan, ja nebūtu šis paraksts, tad šodien šī sanatorija būtu un kurortu poliklīnika būtu valsts īpašums, un tad varētu jau citādāk viņu apsaimniekot. Tā kā, bet tie ir tikai ķemeri, mums jau ir visi pārējā Jūrmala, un ķemernieki ir, kas ķemerniekus ir pozitīvi, viņiem ir šis vēl lokālāks patriotisms. Ķemerniekiem viņi ir ļoti tāda stipra kopiena un ļoti rūpējās par savu ķemeru vietu. Visocka kungs, sižetā bija teikts, ka uzcēla sociālo māju, un jūs paziņojat, ka tādas nav vajadzīgas. Redziet, par šitiem jautājumiem, ja sākam tādā veidā runāt, tad vajag paskatīties pēc būtības, ko nozīmē sociālā māja, sociālās rinda, kas ir sociālo māju dzīvokļu saņemšanā. Izrādās, ka man ir oficiāls dokuments no pilsētas attiecīgās komisijas, kad Jūrmalā sociālo dzīvokļu rindā nav neviena cilvēka. Nav neviena cilvēka uz šodien. Man ir oficiāls dokuments, kurā ir teikts, ka ir ap 250 cilvēku. Tas ir vispārējā rinda, iet runa par sociāliem dzīvokļiem. Ja iet runa par vispārējo rindu, tad dzīvokļu celtniecība notiek pavisam pēc citiem principiem nekā sociālo. Kāpēc pieliek daži kungi dzīvokļu saņēmēju rindai sociālie dzīvokļi? Tātad valsts dod kredītus sociālo dzīvokļu būvniecībai. Dzīvojamo māju būvniecībai valsts nesdod kredītus. Un tāpēc šitas piedēklis, sociālais māja, sociālie dzīvokļi seko visam šitam līdzi. Tātad vajag skatīties no tās pozīcijas. Protams, ka mēs šodien varam runāt, kas un kā, pieņemsim Līču 2. Man ir tāda informācija, ka tur ir dzīvokļi, kuriem iedod cilvēki, kuriem nevajag. Viņi dzīvo Anglijā un šeit izīrē tos dzīvokļus. Līču 2 es konkrēti runāju. Ja mēs runājam par vēl 2 māju, 230 būvniecību, kur it kā mēs tagad drusku piebremzējām, 166 dzīvokļi par 1 kvadrātmetru 870 lati. Es domāju, ja tādi sociālie dzīvokļi tiek būvēti, tad kaut kur tuvu Rīgas centram. Tātad par sociālajiem dzīvokļiem neiet runa. Iet runa par tām esošajām ēkām, kuras var izmantot. Šodien man ir dati, kad mums ir 52 dzīvokļi brīvi, kuri neviens nezin, kas tie tādi un no kurienes viņi rodas. Brīvi stāv. Kas pa lietu? Durvis neesot vienā dzīvoklī. Durvis maksā tādas vienkārši, kam den durvis 50 latu. Ieliekat durvis, atdodiet cilvēkiem
lai dzīvo tur iekšā. Nē, mēs turam Keguma ielā 7 čigāns zirgus tur. 26 dzīvokļi bijuši. Šodien es braucu tikko garām, tā paskatījos, braucot, logi izdauzīt, viss stāvs. Un mēs runājam par jauno māju būvniecību. Kāpēc mums jābūvē jaunās mājas, ka mums ir vecās? Tikai vajag savest kārtībā un tā tālāk. Ja runājam, es tagad gribēju varbūt par Kemeriem. Tad Kemeri un viesnīca, tās ir dažādas lietas. Kemeri ir kurorta sanatorija, kurorta poliklinika. Tas ir pirmais un galvenais. Ja mēs nerunājam par to, tad tā viesnīca nevienam nav vajadzīga. Un tālāk par to demolāžu, kas tur vispār notiek, priekš tam mums ir valsts, un ja mēs runājam par privatizāciju un tā tālāk, kur ir valsts, kur ir likumi, lai tas nenotiktu? Es sastriegumus uzdevu, kāpēc neviens nesēž? Mums ir dokumenti, kur ir izzakts. Dokumenti ir ne tikai kaut kādi papīrīši, bet dokumenti. Viss kārtībā. Un mēs tā varētu turpināt stundām, dienām un naktīm runāt par šitām lietām, vai ir te mums, pieņemsim, vienam uz otru kaut ko gāzt virsū, tas ir vienkārši, es domāju, ka tas ir pat nosodam. Mēs nedrīkstam pat te runāt viens otram kaut kādus sliktus vārdus. Mēs visi atbildīgi par to, kas tur notiek. Kas notika no pilsētas pašā sākumā, kad tikām pie tās brīvības, pieņemsim, 90. gadu sākumā, 89. gads un tā tālāk. Šodien mēs esam sagājuši tādā ripā, kad visi te, kas sēž, mēs esam praktiski ienaidnieki. Daži mēs tā runājam. Daži vispār domē vēl nav bijuši. Tūlīt tas būs. Un ja būs, jūs domājat, kaut kas mainīsies? Mēs cenšamies viens otru norakt jau līdz domē netikuši. Un ja mēs tiksim domē, tad tur mums vispār saprot. Šodien mēs sēdējam ar Munkevicu pusstundu, te runājam par tādiem jautājumiem, kuram vispār it kā nevajadzētu vispār domāt. Bet iznāk tā, kad es atnācu, man ir komanda, un tagad tūlīdās sākās šitos vajag ārā, tos iekšā, tā tālāk Munkevics izdarīja to pašu, un tagad viņš brīnās, kāpēc viņus met ārā. Jūs saprotat, par ko es runāju? Jā, mēs stumjam viens otru ārā, un pēc tam brīnamies, ka mēs viens otru nemīlam, un tā. Un tālāk jau seko pilsētas attīstība. Mēs darbojamies ar destrukciju pilsētā, nevis ar pilsētas attīstību. Munkevics kungs. Ķemeri ir pierādījums tam, ka ir neveiksmīga, cik neveiksmīgi bijusi ir valsts privatizācijas programma tieši Ķemeros, un tā galvenā vaina, manuprāt, bija tā, ka pēc neatkarības atgūšanas valsts un pašvaldība tika nošķirta, un bija tās tendences, ka pēkšņi valsts tā pavisam cita juridiska persona, kas centās visam uzlikt ķēpu. Un Ķemeri tika sagrauti tajā brīdī, kad Ķemeros zeme neko nemaksāja, īpašums nemaksāja, tur varēja par latu nopirkt kvadrātmetrā, un nevienu Rīgā neinteresēja Ķemeru zemes. Bet tajā pašā laikā valsts neielika ne santīmu, lai saglābtu to brīdi Ķemerus. Un tur iesākās ar to, ka Vēdovas Polija pārdeva palagus, gludekļus, pēc tam jau tika pamest, tika atslēgta apkure, un pēc tam tika bojāt iekšējās lietas kanalizācijas sistēma, apkures sistēma. Mēs redzējām sanatorijas Līva sagrautos korpusus, kas bija jauni korpusi. Tos nodeva eksploatācijā 1981. gadā. Tie 90. gados bija pavisam jauni korpusi. Un pie tā noveda valsts politika. Jūrmalas pilsēta vienmēr ir cīnījusies, visus šos gadus ir cīnījusies par to, lai valstī būtu nodefinēts kurorta pilsētas status. Ja mēs vienmēr runājam, Jūrmalas pilsēta ir kurorta pilsēta, it kā tā ir aksioma, visiem ir skaidrs, bet kur ir likumā definēts? Un, pat tikai šogad ir pieņemts likums, un tikai tagad ir šāds termins ir ievies, un Jūrmalai tikai šogad bija iespēja pieprasīt valstī, lai Jūrmalai piešķir šo kurorta pilsētas statusu. Bet, mēs varam, nav jau tālu jābrauc, aizbraukt pie brāļiem lietuviešiem, tur jau sen šāds kurorta pilsētas status ir, un tur ir 7 pilsētas, kas bauda šo kurorta pilsētas statusu, kur saņem dotācijas no budžeta. Jāsaprot to, ka Ķemeri ir nacionālā bagātība. Tur viena pati pašvaldība tur neko nevarētu izdarīt. Tas, kas pie kāda rezultāta šobrīd nonāca, tam ir apliecinājums. Es domāju, ka valstī vajadzētu panākt, lai tas atgriežas valsts īpašumā. Tas varētu būt
veidots, vai tas ir kopuzņēmums valstī un pašvaldībai. Pašvaldībai tur ir jādod pie lemšanas kontrola pakete. Es domāju, ka ķemeriem vajadzētu piešķirt tādu pašu atpalikušā rajona statusu kā dažiem Latgales rajoniem, lai dotu iespēju piesaistīt Eiropas naudu. Šobrīd valsts ķemeru atjaunošanai, mēs nevaram šajās nevienā programmā iespraukties, jo Jūrmalai, kur tad Jūrmalai? Viss saka, bagātā Jūrmala, kur tad dot Eiropas naudas. Es jūs arī apturēšu, Monkevits kungs, Tampas kungs, lūdzu. Jā, paldies. Cienījamie kolēģi un skatītāji, ķemeru galvenā bagātība ir šie dabas resursi, kas ir ķemeros. Tas ir dūņas, ko iegūst turpatās ķemeru purvā, un pazemes ārstnieciskie minerālu ūdens avoti, kas pienāk ļoti tuvu virzemē, un viņas ir viegli iegūt. Un tā ir galvenā bagātība, un tāpēc arī ķemeros izveidojās kūrots. Šobrīd svarīgi ir skatīties, kā mēs varam šo situāciju izmainīt uz labo pusi, un pēdējā laikā ir zināmas cerības, jo nesen domē bija atbraucis Saeimas deputāts Stalta kungs, un es domāju, tādā veidā kopēji sadarbojoties Latvijas valdībai, Saeimai un Jūrmales pašvaldībai, tas ir ceļš, kā mēs varam atjaunot ķemeru bijušo slavu. Un galvenā ķemeru bagātība būtu šo te kūrortu pakalpojumu sniegšana tiem cilvēkiem, kas atbrauc uz ķemeriem atpūsties. Ja? Un tikai pēc tam var būt viesnīcas un attīstītos arī šis te mazais bizness, kur iedzīvotāji varētu izmitināt ķemeru viesus. Svarīgi priekš mums ir arī tas, ka šīs te ķemeru sanatorijas vai tā sauktā baltā kuģa arhitekts ir latvietis Laube. Tas priekš mums ir ļoti svarīgi. Un es pat gribētu, kad Monkevits kungs aicināja braukt uz Lietuvu, iegūt pieredzi, piemēram, uz Druskinīkiem, kur mēs varam aizbraukt un paskatīties, bet man būtu aicinājums jaunā sasaukuma deputātiem aizbraukt pirmajā komandējumā vēl tuvāk uz Jaunķemeriem. Jaunķemeros doktors Malkels ir ierīkojis visaugstākās klases kūrortu iestādi, kur var saņemt šos te pakalpojumus. Tur mēs varam turpat blakām apskatīties. Un nevajag braukt, varbūt tā kā Trukšņkungs, eksotiskos komandējumos uz Izraelu, Turkmēniju un Ķīnu, bet aizbraukt no sākuma uz Jaunķemeriem, paskatīties, kā jāorganizē šie te kūrortu pakalpojumi. Skaidrs. Jūs esat seši, jo mums nav īpaši daudz laika. Monkevits kungs, jūs kļuvāt bēdīgi slavens pēc pēdējām domas vēlēšanām, un jūs joprojām tiekat tiesāts. Kā jūs īsti Jūrmales iedzīvotājiem skaidrojat to, ka jūs vēlaties būt deputāts, kamēr jūs tiesā, un jums kādreiz būs acīm redzot jāsēž tiesas zālē? Redziet, šī te lieta ir manā skatījumā safabricēta no manu kolēģi Sansenša puses, un es teikšu tā, ka tā apsūdzība, kur ir celta, tas ir uz vienu liecinieka liecībām balstīta, tas ir uz deputātas Blauvas liecībām balstīta, un tas mērķis bija skaidrs tas, ka mani kā konkurentu dabūt no trases. Protams, ka es varētu tagad paiet malā, tas ir viens scenārijs, paiet malā, pateikt, kamēr lieta nebeigsies, bet, kā jūs zināt, lietas pie mums Latvijā nebeidzas nevien ātri. Tādā gadījumā es vienkārši akceptētu to, ka deputāti izmantot ar vien vairāk un vairāk tieši šādas metodas iesaistīt tiesību sargājošās institūcijas ar nepatiesām liecībām, vienkārši safabricēt lietas, apsūdzēt, panākt to, ka tādā veidā deputāts konkurence tiek novākts pie malas. Tāda ir mana atbilde. Dzenīša kungs, jums kā vienam no retajiem Jūrmales domniekiem, kurš nav pabijis mēra krēslā, kas jums ir skaidrojums par to, kāpēc jūs nevarat tikt skaidrībā ar to, kam vadīt to domu? Ir cilvēki, kas ir bijuši 3 mēnešus, Visocka kungs tagad ir bijis vesels 7 nedēļas mērs. Es jau iepriekš tā kā sāku runāt un teicu par to, ka mērs jau nav kaut kas īpaši izcelts mūsu starp Jūrmales iedzīvotājiem. Ja mēri vēlētu visi Jūrmales iedzīvotāji, tad tam būtu cita nozīme. Un tad varētu, kā Trukšņkungs, gādāt sev zelta ķēdes un tā tālāk. Bet domas priekšsēdētājs
ir vienkārši komandas kapteinis, kas ir viens no 15 domas deputātiem, un viņam jāņem vērā visu deputātu viedokļu un jāpieņem lēmumi kolektīvi. Un, diemžēl līdz šim ir bijis tā, ka sākotnēji varbūt izskatījās kāds no izvirzītajiem domas priekšsēdētājiem gana labs, kā piemēram, Trukšņikungs bija labs izpilddirektors. Tiešām labs izpilddirektors. Bet nonākot mēra krēslā, viņam es nezinu, vai neizturēja to pārbaudījumu uz varu. Katrā ziņā mēs saskārāmies ar to, kas ir šodien. Un nācās mums tātad deputātu vairākumam lemt par to, lai nomainītu priekšsēdētāju. Savukārt Munkevits kungs pieminēja, ka es esot pametis komandu. Jā, tiekot ievēlēts Jūrmalas domē, es sapratu, ka Munkevits nav pareizais domas priekšsēdētājs, un es uzreiz teicu, ka es viņu neatbalstīšu. Ja es būtu gribējis kļūt par mēru, man bija vairākas iespējas, bet katrā ziņā Munkevits kungu es neatbalstīju, un līdz ar to man nācās aiziet no šīs partijas, jo partija visa balstās tikai uz viena Munkevits. Skaidrs, un jūs arī nekļuvāt par mēru. Sunas kungs un Vīsniņa kundze, veiksmes gadījumā jūs abi stūrējat uz mēra krēslu. Sunas kungs. Es teikšu tā, ka savos 31. gadā diez vai pat ar lielu savu pašapziņu es nemērķēju uz mēra krēslu. Es domāju, ka jebkuram deputātam pirms kļūt par mēru vajadzētu vismaz 1-2 sasaukums nostrādāt kā deputātam, varbūt izmēģināt spēkus kā mēru vietniekam, saprast vispār pilsētas uzbūvu. Es domāju, ka mūsu sarakstā noteikti ir cilvēki, kas būtu cienījami kļūt par mēru. Vīksniņa kundze? Neteikt, ka man ir šādas ambīcijas, lai gan Jūrmalas pilsētu es pazīstu ļoti labi, un pēdējos gadus es iesaistījos nevalstisko organizāciju aktivitātēs. Bija starp tiem rīkotājiem, kas gribēja, lai Jūrmalas doma demisionēja pagājušā gada aprīlī pēc valsts kontrolas traģiskā atzinuma. Neviens nav cietis, neviens nav gūs kaut kādas mācības, neviens nav sodīts, un tas bija viens no galvenajiem dzinnuļiem, kāpēc es metos politikā un kandidēju uz domu tieši tāpēc, ka nevalstiskās organizācijas neko būtisku, nopietnu nevar panākt. Un, protams, ka mēs nevēlam mēru, iedzīvotāji vēl deputātus, bet būtu ļoti dīvaini, ja cilvēki kandidētu uz domu, nebūdami gatavi pārvaldīt šo pilsētu. Tā kāpēc viņi tur nāk? Pasažieri. Tādi ir arī šajā sasaukumā, kas klusiņām cilā rokas. Es neesmu pat balsis dzirdējusi dažam labam. Nē, es neesmu otrā plāna lomu tēlotāja vai kaut kādu. Es nevēlos ņemt dalību masu skatos. Ja es eju, tad es gribu kaut ko izdarīt. Dāmas kungs, jūs ticat, ka varbūt kaut kas kvalitatīvi mainīsies nākamajā sasaukumā? Es ļoti ceru, jo es esmu bijis par deputātu vairākos sasaukumos, un, ja teikt godīgi, tad šis ir viens no vājākajiem sasaukumiem. Un es ļoti ceru, ka nākošais sasaukums būs daudz labāks, daudz saliedētāks, un nebūs šīs sadrumstalotības, šī strīdi. Es ceru, ka nākošais sasaukums būs daudz labāks. Skaidrs. Diemžēl mums tās 45 minūtes milzīgi ātri paiet. Juris Vitsockis, Māris Cenītis, Gints Sūna, Silvija Vīksniņa, Aigars Tampe un Raimonds Munkevits. Paldies jums visiem 6 par sarunu. Un kopumā ņemot, lai veicas, jo Jūrmala ir svarīga mums visiem Latvijā. Paldies, dāmas un kungi, ka šovakar skatījāties līdz nākamajai reizei. Visu labu!